Šīs dienas rīts, kas pārnos mani nes, un it nekas vairs neliekas par grūtu. Un varbūt tiešām visa pasaule ir tikai tāpēc, lai es arī būtu. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sidraba virs, un ne zariņa nenolauž tevi. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sidraba virs, un ne zariņa nenolauž tevi. Tād balss, kura padebešos grims, nāk atpakaļ un pieglaužas pie kājām. Visīstākais un skaistākais vēl dzimst, un aizvien tālāk mani sauc no mājām. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sidraba virs, un ne zariņa nenolauž tevi. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sidraba virs, un ne zariņa nenolauž tevi. Četri cilvēki. Te vēlreiz laižam. Tagad jau kopā. Tātad aicinu kopā ar mani dziedāt 1980. gada dziesmu ar Leona Brieža vārtiem un Raimona Paula mūziku. Aiziet! Šīs dienas rīts, kas pārnos mani nes, un it nekas vairs neliekas par grūtu. Un varbūt tiešām visa pasaule ir tikai tāpēc, lai es arī būtu. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sidraba virs, un ne zariņa nenolauž tevi. Tād balss, kura padebešos grims, nāk atpakaļ un pieglaužas pie kājām. Visīstākais un skaistākais vēl dzimst, un aizvien tālāk mani sauc no mājām. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi, kad caur tevi iet sidraba virs, un ne zariņa nenolauž tevi. Tas ir laiks, kad tik satraukta
tā iet, ka ilgi nedabūju publiski dziedāt, un tad pilnīgi jūtu, kā pazūd iemaņas. Un šis ir mans atkal kārtējais mēģinājums iziet dzīvajā ēterā, lielākas publikas priekšā, ko piedāvā internets, Facebooka vietne. Un aicinu uz, kā saka, pandēmijas otrās kārtas koncertiem. Tiešām mani uzrunāja vairāki cilvēki, viņi teica, ka viņiem to vajag, un es viņiem ticu, man arī pašai to vajag. Un tiešām ļoti pietrūkst iespēja darīt to, kas man tiešām dzīvē ir jādara. Un tāpēc šie koncerti, atkal viens latviešu valodā, 19. martā, Jāzepa vārda dienā. Tur būs latviešu autoru dziesmas, koncerts saucās Uz laimīgo zemi, uz kuru mēs visi tagad dodamies, vai arī par kuru sapņojam, vai kuru atceramies. Un otrs koncerts atkal tradicionāli krievu valodā, tās būs 1. maijā, un dziedāšu gruzīnu un armēņu izcelsmes krievu dzejnieka Bulato Kudžavas fantastiskās pārlaicīgās dziesmas. Nu, ko vēl vairāk sacīt? Jā, pēc video ielikšanas pievienošu linkus, kur atkal varēsiet reģistrēties. Biļetes cenā līdz 28. februārim būs draudzīgāka nekā martā. Tā kā aicinu to, kas vēlas, nāciet un reģistrējieties jau laicīgi, lai pēc tam nav uz pēdējo brīdi viss. Gan man būs nervi, un jums būs nervi, un atkal kāds nepaspēs vai kaut kā. Lai šoreiz viss ir laicīgi, lai viss ir priecīgi, un aicinu jūs doties kopā ar mani uz laimīgo zemi. Labi, finiš. Kā te bija jādara? O, rokas trīc, la.